klātesošiem. Man ir patiesi prieks jūs šeit uzrunāt un arī satraukums, jo šī ir savā ziņā tāda ļoti atbildīga misija man uzticēta, kur bieži nesanāk veikt, tāpēc arī mazliet esmu pats satraucies, bet centīšos šo pasākumu mazliet novadīt. Izmantojot iespēju, ka šodien ir 12. aprīlis, es visu gribētu sveikt Startautiskajā kosmonautas dienā. 56 gadus atpakaļ cilvēks met izaicinājumu pasaulē, uzlidojot kosmosā un pavadot tur tikai stundu un 48 minūtes, kas mērot pēc šīs dienas mērogiem ir tāds mazs sprints. Kāpēc es to saku? Tas ir tāds salīdzinājums ar to, kāpēc mēs šodien šeit esam. Mēs esam tāpēc, ka šodien mēs liepājniekus iepazīstinām ar mūsu sabiedrības liepājnieku izvirzītajiem kandidātiem Liepājas pašvaldības vēlēšanām. Ir atlikušas 53 dienas, kas īstenībā nav daudz, un arī mums mēs pieņemam šo izaicinājumu un uzsākam tādu mazu pirms vēlēšanas sprintu, lai jau pēc vēlēšanām turpinātu maratonu. Un es domāju, ka jūs visi zināt, ko nozīmē maratons. Maratons, tas ir spēks, izturība, atbildība. Un es domāju, ka mūsu izvirzītajiem kandidātiem noteikti šāds īpašības ir. Tāpēc, uzsākot mūsu sapulci, es gribu dot vārdu mūsu apvienības valdes priekšsēdētājiem Jānim Vilnītim. Dienu visiem vēlreiz. Cik mums šis skaitās biedru sapulce, un mēs, mūsu liepājnieku biedriem, gribam atskaitīties, ko tad mēs esam sadarījuši kopš pēdējās tikšanās. Tad es iziešu tām lietām, kas tad ir izdarīts. Tad mēs toreiz nobeidzam, ka tas loģiskais nākušais solis pēc tam, ka mēs bijām spēlējušies, atrodot to visu, kas Liepāja jādara, jāmaina, un ko var darīt es, ko var darīt saimē, un ko var darīt pilsētā un valstī. Nonācam pie tā, ka, lai kaut ko darītu pilsētā, kur visvairāk tās darāmās lietas, vajag kaut kādu formālu saturu. Mēs nodibinājām biedrību. Tad nākušais, lai biedrība piedalītos pašvaldības vēlēšanās, mums jāslēdz līgums, jo mēs norunājam, ka mums partija nebūs, bet mēs slēgsim līgumu ar kādu no esošajām partijām. Tas ir izdarīts, un tāpēc priekšā ir, jau mēs esam kopā, mūsu logo Liepājnieki un Latvijas reģiona apvienības logo, tad esam noslēguši līgumu. Tas ir kā visi jau zināms, ir atkārtoja, kādi bija tie soļi. Un tagad tie nākušie soļi bija programmas veidošana, par ko vēlāk runāsim, un kandidātu sarakstu izveidošanu. Tas varbūt liekas, kā teikt, ka tas ir tā vienkārši, bet īstenībā tas nav vienkārši, jo visur, kur ir cilvēki, kur ir dažādi viedokļi, un tie visiem jārēķinās, un vēl vairāk programmā. Tur ir daudz fantastisku ideju, ko pateica, ka mēs spēlējamies. Es vēlreiz tur uzsver to, jo man liekas, ka tā forma spēlēšanās ir forša, jo kas var būt foršāk, ka tu esi tuvāk bērnam. Bērns ir godīgākais, patiesākais un īstākais. Un man liekas, ka mēs kaut ko līdzīgi darām, mēs ar tādu kļūstam. Šobrīd esam gatavi to visu prezentēt, par to bišķi vēlāk. Es varbūt vairāk par to fonu, kādā tad mēs šobrīd atrodamies. Mums ir tā, ka palicis nepilni 2 mēneši, ja dienas skaitīt, es precīzi nezinu, 53, ja? Tad apmēram 53 dienas uz vēlēšanām. Mums ir skaidrs, kad vēlēšanās piedalīsies apmēram tāds pats sarakstu skaits kā iepriekšējā
reizē, 4 gadus atpakaļ. Nu, un tad var apmēram saprast, kur mēs esam tajā visā iekšā. Tad, mūsu saraksts, kas sauksies Latvijas reģiona apvienība, diemžēl šī daļa tur nemeklēja, tā nebūs redzama, būs tikai šī tā daļa redzama. Tā kā droši vien tās pēdējās 53 dienas arī vairāk fokusēsimies uz to daļu, jo caur to mūs atpazīs un biļetenā arī šī daļa būs rakstīta. Kādi mēs esam, tad to vēlāk pie kandidātiem droši vien arī dzirdēsim. Kas ir mūsu lielākie sparinga partneri vai oponenti? Tā noteikti pie varas esošā partija, kas atšķirās no mums ar to, ka tomēr pamatā tie ir izpildu varas cilvēki, darbinieki, tā ir ierēdniecība augstākā, kāda ir mūsu Liepājas pašvaldībā ar dažiem izņēmumiem. Mēs esam savādāki. Nu, tad, kas vēl nāk? Vēl nāk, mēs zinām, ka ir tāda partija Latvijā un arī Liepājā kā Saskaņa, bet Saskaņā valda nesaskaņa, un šobrīd ir sašķēlusies vairākās daļās. Nu, tad tās daļas arī piedalās. Šobrīd man zināmās ir 2, un es esmu dzirdējis, kad domas deputāts Arabēčikungs meklē kādu iespēju arī piedalīties vēlēšanās, ja es neizslēdzu, ka būs vēl arī 3. daļa. Nu, tad ir nacionālais bloks, kas tikko šonedēļ bija Kurzemes ārdā, kas jau sev parādīja, un pirms tam arī savus sarakstus parādīja, ir Taisnīgums un Taizemieši, īsāk sakot. Kas faktiski, ko es gribētu arī īpaši pieminēt, jo katra tā partija sev piesaka, mēģina kaut kā atšķirīgāk. Piemēram, arī tāda jauna partija piedalīsies vēlēšanā kā jaunā konservatīvā partija, kuras līderis ir Ulds Budriķa kungs. Tad man ļoti patīkam, kad viņi līdzīgi ceļi iet kā mūsu, kad viņi cenšas klausīties liepājniekos. Mēs to darījām rudenī, viņi to dara šobrīd. Bet kādā ziņā arī tas ceļš, manuprāt, ir ļoti pareizs, jo nevis, tas, kā es jau iepriekš teicu, tev jāmāc visiem kā dzīvot, bet tev jāklausās, ko tad vajag. Un tad tev vieglāk ir teikt, ko vajag rakstīt programmā un ko tad vajag pilsētā mainīt. Iespējams, kad, piemērs no Sirds Latvija arī publiski ir iznākusi, bet es domāju, šobrīd ir iekšējais pretruns pašā partijā iesāka kā pret pastāvošo varu pašvaldībā vērsta, vairāk tā kā pret, un šobrīd laikam tāda iekšējā diskusija, kad palika pa vairāk par. Tā kā ļoti iespējams, ka viņam jāizdara savu mājas darbu, un tad viņi nāks laukā. Tātad apmēram tos fons, kas mums būtu jāzina, kurā mēs atrodamies, šī neizbēgamā sāncensība starp 9 un 10 partijām, kas mums būs. Atgriezīšos apakaļ pie visu Nacionālās apvienības visu Latviju Tēžņiem 2 vai LNK, garš nosaukums. Tātad, atšķirībā no citiem, viņa savu, kā teikt, aģitācijas kampaņu vai reklāmas kampaņu sākus ar to, kad ir uzrakstīts memorāns, ko viņi paši ir uzrakstījuši, un lūdzu parakstīt to memorandu 2 partijām, tā skaitā arī mums. Manuprāt, ir pienācis laiks pateikt atbildi. Mēs esam to izdiskutējuši valdē, biedrības, izdiskutējuši arī ar kandidātiem, ar tiem biedriem, kuriem varēja jau satikties un izrunāt. Man ir tā pārliecība, ka tas ir mūsu kopējs viedoklis. Tātad tas mūsu viedoklis ir tāds, ka par sadarbības veidiem un virzieniem domāsim pēc vēlēšanām, slēpt ir kādas vienošanās pirms vēlētājs ir devis savu vērtējumu un izlēmums, kas to pārstāvēs pašvaldībā, tad pats Liepājnieks, kamēr nav izvēles, mēs nevēlamies. Pirms vēlēšanu rezultātiem neskaidrosim, mēs vēlamies godīgi uzvarēt vēlēšanās, un šādu dokumentu parakstīšana mūsuprāt ir pretrunā ar šo mūsu izvirzīto mērķi. Tad līdz ar to tā mūsu atbildi ir pamatojoties to, kas minēja tikko nē. Tā kā, manuprāt, tas ir ļoti loģiski, jo nezinu par tiem līnijām vai par ierakumiem, ko kurš rok, ko kurš velk vai nevelk,
Bet kādā ziņā mums ir skaidrs, ka pat tas, ko es teicu jau iepriekš, mēs ejam uz uzvaru. Kā tas sanāks, to Dievs vien zina, tas ir Liepājnieku rokās, bet tāds ir mūsu mērķis. Nu ko, apmēram zint mūsu gatavību, tas, kas ir padarīts. Nu, es domāju, jārunā par to, ko mēs gribētu šodien prezentēt. Tā kā no manis tad paldies pagaidām visu.